9. marts. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to viņam galvā. Mateja 27:9. Ir kāda iespaidīga glezna, ko darinājis 15. gadsimta gleznotājs Hieronīms Boss. Jēzus stāv mežonīgu mocītāju vidū. Kāds ļaundaris ar savilktām dūrēm spiež Jēzum galvā ērkšķu kroni. Aizkustinošā pazemībā un klusā gatavībā Kungs Jēzus liec savu galvu pretim šim drausmīgajam kronim. Aplūkojot šo gleznu, rodas apjausma. Te runā žēlsirdība. Šo ērkšķu vainagu pestītājs nes šo ļauno, briesmīgo cilvēku dēļ un arī manis dēļ. Ko tu, kungs, cietis esi, es esmu pelnījis. Tos grēkus, ko tu nesi, es esmu darījis. Šie rupjie vīri nenojauš, ko viņi dara. Tie kronē Jēzu par ķēniņu Dieva mīlestības valstībā. Tā ir brīnišķīga valsts, kuras ķēniņš nes ērkšķu vainagu. Kur gan vēl ir tāda valsts, kur ķēniņš pats personīgi rūpējas par katru savu pavalstnieku? Še nav ne mazākās birokrātijas. Šai valstī katrs var vērsties pie sava valdnieka personīgi. Cik labi būtu iekļūt tādā valstībā? Cik labi būtu iekļūt tādā valstībā? Tagad šīs mīlestības valsts robežas stāv mums atvērtas. Šai valstī nevar iebraukt ar auto vai vilcienu. Šīs valsts robežu var pāriet tad, ja klusā kambarītī sevi pilnīgi nodod tās ķēniņam. Vai pie šīs valsts robežām vajadzīga arī pase? Jā, nevis ar zīmogu un iebraukšanas vīzu. Derīga pase šeit ir satriekta, nožēlas pilna sirds, kas ilgojas pēc miera ar Dievu. Ķēniņ, ērkšķu vainagā, tavs asiņojošais vaigs ir satricinošs, tomēr tas atspirdzina mūsu dvēseles. Āmen.